Tā, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, sākām šīs dienas Novas domas sēdi. Dienas kārtībā ir iekļauti visi jautājumi, par skatījām komitejas sēdē, plus papildus ir nācis klāt par īsu līgumu pārreģistrāciju, zemes atdalīšanu un par iekļaušanos vienā projektā par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. Jautājumi ir sagatavoti. Deputātiem ir darba kārtības papildinājumi. Tad balsojam, kas ir par šādu darba kārtību? Visi. 6. Tad pārējiem pie pirmā jautājuma par Bāriņtiesas darbības pārskatu par Bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļu ievēlēšanu. Var sakot, pēc likuma domē ir jāievēl, jānosaka Bāriņtiesas locekļu skaits, ja? Un priekšlikums ir ievēlēt Bāriņtiesu 4 cilvēku sastāvā uz 5 gadiem deputātiem. Kas ir par to? 6 par. Nākamais ir jāievēl Bāriņtiesas priekšsēdētājs domē. Un priekšlikums ir par Bāriņtiesas priekšsēdētāju atkārtot ievēlēt Dīmu Kamīnus uz 5 gadiem. Kas ir par? 6 par. Un nākamais ir jāievēl Bāriņtiesas locekļi. Tad priekšlikums ir par Bāriņtiesā iekļaut Ilzi Bloku, Ligitu Stašaiti, Aidu Vanagu. No deputātiem priekšlikumu kādi citi? Nav, jā. Man priekšlikums ir, ja nevienam nav kā īpaši pretī, jā, balsot par visiem 3 kopā ievēlēt. Kas ir par šādu sastāvu? 6. Paldies. Tātad priekšsēdētāji ir Dīma Kamīns un locekļi ir ievēlēti Ilzi Bloku, Ligitu Stašaiti un Aidu Vanagu. Nākamais ir par kultūras namu direktors iesniegtā pasākumu plānu 2015. gadam, 2. pusgadam. Kā skatījām apvienotā komitejas sēdē, tad arī no kultūras komisijas vadītāja izteica, ja tad nav priekšlikumu nekādu. Un, sakot, priekšlikums ir atgriezt plānu atpakaļ direktorai pārstrādāt un iekļaut pasākums, kas ir vērst uz iedzīvotāju interesēm. Un mājas lapā, tagad mūsu informatīvā avīzītē, pievienot tādu aptāvis anketu, kādu iedzīvotāji tad izteicis domas, kādu pasākumu gribētos. Ja? Kas ir par šādu lēmumu? Nākamais 3. saistošie noteikumi par kārtību, kādā izvietojams ielu un laukumu nosaukumu, plauksnes un ēku numuru zīmes. Sakarā to, ka mums nebija Alsums novadā pieņemt saistošie noteikumi. Mums Alsums ciemata teritorijā, centra teritorijā vēl bija tādas mājas, kur bija arī krievu valodā. Un arī viena iela bija vēl tulkojums tātad krievu valodā, jā, tas nosaukums un valsts valoda inspekcija mums ierosināja lietvedību un lai būtu atbilstoši nosaukumu valsts valodā.
papildus likumā, ja? Un to var noregulēt, ar saistošiem noteikumiem, un tāpēc arī tagad izdaru saistošos noteikumus, lai, var sakot, pamatā tur ir, lai nosaukumu būt valsts valodā, latviešu valodā, ja? Un otrs, kas ir, tā kā noregulēt, lai tomēr tā kā mājām būt, visām mājām. Ja ne standārti izmērā tās plāksnītes un tie numuri, dekoratīvi, mākslinieciski, ja, kādi jau cits jau ir izveidojis, bet, tad, lai būtu. Jo, principā šito te jau arī, tā kā ātriem jau arī vajag, tās mājas ir tie īpaši. Ja kaut kas kaut kur ir noticis, ja kaut kurienes, tad jau nezinu, to 112 paziņot, ja nav mājā numurzīme, arī tādā ziņā. Deputāti ir iepazinušies, ja es te viņus pa vairākām reizēm laboju, vēl viens pēdējais variants atnāk pa vakar, ja, mums aizsūtīja. Mēs arī ieuzlai arī pašvaldības policijas apkop, ko mēs esam pieņēmuši. Tas ir, viss tāds, kādi jau mums ir. Šeit tikai, privāti īpašums te ir, citur ir, citiem jau ir Alsungā, uzvārds, ja kam tas ir. Tas ir pēc izvēles. Jā, kāpēc es tā? Es te nesaku, kas tur pēdējā izmaiņas, bet pasvītrots, vai tas 1, 2, 3. Tad deputāti domas ir pieņēmis šādas saistošos noteikumus. Kas ir tāds? Viņas patreiz avīzē nepubliski varētu ielikt faktiski pie projektiem tur. Tad, kad atsūtīs, viņā varētu jau mums izlabot. Kaut kas jau tā kā vienmēr. Tad mums līdz 1. augustam mums ir apsolīts ar valodu inspekciju, un mēs izstrādājam cīņiem par saistošos. Viss ir pēc. Tad nākamais par finansējumu piešķiršanas tīklu laukumu izveidē. Šis jautājums tika atsevišķi skatīts kultūras sporta un izglītības un sociālo lietu komitejas sēdē. Komitejas sēde atbalsta, atkārtoti tika skatīts apvienotā finanšu komitejas sēde, finanšu komitejas sēde atbalstīja. Priekšlikums ir domāja arī atbalstīt, ja, kad, tam Stībola laukumam tad piešķirt 2500 eiro. Jā. Lai var pabeigt, tad sakot, ir jau tie darbi ir iestādi, bet tā nav bija tik maz, ja, kad, pabeigšana tā. Tālāk, ja, kas ir par to, ka ir 6 par. Piektais ir par grozījumu protokolu lēmumā par komunālā iecirkņu darbinieku personāla sastāvu sarakstu. Tad sakot, tomēr doma ir tāda, ja, ka tam trūkam, ja, kā šoferim uz Hyundai, tas atalgojums nav adekvāts autobusu šoferu atalgojumam, un tāpēc, tad sakot, viņām to stundu likmi izmainīt tādu, pielīdzināt tādu kā autobusu šoferu. Neruniem tādu toreiz bija, bet tam Hyundai ir tā. Tagad viņš brauc, ir ādas brauc, autobusi, tas, Jānis arī pārsvarā. Tad autobusam atkal vajadzēja tur izredzēs, tur stūrs, tur luk, tur venš, tur sataisi kaut kā 500 eiro, tas ir maz. Tad par to atalgojumu, ja? Par 6. Tad par dzīvojumās platības piešķiršanu un deklarētāju vietas anulēšanu.
Lasīt lēmumu projektu. Kas ir par? Tad, kas nāc klāt, tad zemes atdalīšana. Atdalīšana no nekustamā īpašuma un jaunu nosaukumu apstiprināt. Sākāt ar jautājumu, kas var izskatīt. 6. Un otrais ir atdalīt no nekustamā īpašuma, apstiprināt jaunu nosaukumu. Deputātiem. Un pēdējais par pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi. Šeit bija Aiga, Valda un Ināru uz semināru. Jūs sakot, kas pateiks kādas iespējas mums te ir tagad šitā? Iespējas tāds, ka darbinieki jau mums strādā. Vieta, kur tas centrs ir kā būtu jāveido, ja mums ir izveidots, vienīgi ir jāvērš uzmanības invalīdu toaletēm un telpu iekšējo kosmetisko pielāgošanu šā projekta griezumā. Un viņi līdz ar to tur ir segums arī naudas izteiksmē un tā būtība ir tāda, ka 5 tur ir valsts iestādes, kas nodod savas funkcijas un iedzīvotāji atnāk uz pašvaldību, un viņiem nav obligāti jābrauc uz Kuldīgu, lai tur nodrošināšanas nodaļā ieņēmuma dienestā un tā tālāk vēl tās atlikušajās 4 iesniegt dokumentus un arī atbildi viņi atsūtīt uz šeit, ja tā būs persona pieprasījis. Ja? Tā kā tuvināt iedzīvotāji ar pakalpojumiem Kuldīgā. Deputāti piekrīta, no? Jā, noteikti. Tad līdz ar to dienas kārtības punkti viss nav.